Labdien, cienījamie klātesošie. Es šodien jums lasīšu referātu, stāstīšu, runāšu par dzimuma identitātes nozīmi cilvēka un sabiedrības veselības veicināšanā. Un šis referāts ir veltīts grāmatai Kārlis, kad bija Kārlīna, un Rūta, kad bija Rihards, un bērndārzu vecumposmam, kur šī grāmata pielietojamība nav pieļaujama. Tātad grāmata Diena, kad Kārlis bija Karlīna un Diena, kad Rūta bija Rihards, kā metodiskais līdzeklis darbam ar dzimuma lomām un līdztiesību Latvijas bērndārza vecuma bērniem nav pieļaujama, jo grāmatās atspoguļotā materiālā skarta arī bērnu dzimuma identitātes lomu maiņa. Ja bērns vēlas spēlēties ar pretējā dzimuma bērniem, tad viņam jāpārtop, jāiejūtas pretējā dzimuma identitātē. Bērnam ir tiesības, un viņš var spēlēties pretējā dzimuma rotaļlaukumā, kopā ar pretējo dzimumu veikt ikvienu nodarbi, bet viņam ir jāsaglabā konkrētā dzimuma identitāte. Grāmata ir nopietna, konkrēta satura informācijas nodošana, kas var negatīvi iespaidot bērna individuālā priekšstata par sevi attīstību. Šī grāmata uzdod vairākus jautājumus, uz kuriem katram vajadzētu, kas šo grāmatu vēlās ieviest, atbildēt. Kas tiek mācīts bērniem? Kādu informāciju bērni uzņems? Vai šāda veida informācijas uzņemšana ir atbilstoša tieši konkrētajam vecumposmam, bērndārza vecuma bērniem, apmēram no 2 līdz 6 gadiem? Un kā tas var ietekmēt bērna psihisko un fizisko attīstību, bērna personību un raksturu? Kā tas var ietekmēt bērna dzīves kvalitāti, pieaugot un attīstoties par pieaugušu cilvēku? Es šos jautājumus uzdevu sev, tad, kad es analizēju šo grāmatu un bērnu vecumposma attīstības īpatnības. Un 2 galvenās lietas, kas ir jāsaprot. Dzīvi veido abu šo faktoru mijiedarbība. Bērna iedzimtās tendences augšanas procesā un apkārtējās vides ietekme, kuru nodrošina vecāki, bērnu dārzs, skola un ik viens cilvēks, kas audzina bērnu. Tie var būt bērnu nami un audžu vecāki. Un jādomā, kādus dzīves pamatus vēlamies ielikt bērnos, lai veidotos veselīga, tālāka personības attīstība. Grāmatas un metodiskā materiāla pielietošana bērnu audzināšanā ir nopietni jāizvērtē, ņemot vērā tos sarežģītos procesus, kas bērnam piemīt iekšēji, jeb personīgi, ņemot vērā bērnu vecumposma attīstības īpatnības. Vinikots, kas ir vairāk kā 40 gadus strādājis psihiatrijā un psihoanalīzē, kas ir pētījis cilvēku attīstību, ir teicis, jāizzina zīdaiņa, bērna, pusaudža un pieauguša cilvēka attīstību. Un nevien tā jāizpēta, bet arī jānoskaidro, kas ikvienam cilvēkam attīstības procesā vajadzīgs no apkārtējās vides. Un nevērīga, nepārdomāta iejaukšanās bērnu audzināšanā var radīt nopietnas psihosomātiskas problēmas bērna tālākā attīstībā. Es šodien to filmu, kur mēs pirms starpbrīžu skatījāmies, es viņu redzēju pirmo reizi, skatījos. Un šis stāsts man arī būs ļoti līdzīgi par to. Gribu uzsvērt, ka cilvēka psihiskā un fiziskā veselība ir saistīta ar fiziskās, emocionālās un garīgās sistēmas vienotu, harmonisku un līdzsvarotu darbību. Jau jaunlaiku zinātnē zinātnieks Dekarts runāja par 2 substancēm – notiek psihes un fiziskā ķermeņa mijiedarbība. Mūsdienu zinātnē ārsts zinātnieks Gerbers, fiziķis Boms runā par domas, enerģijas lauka un fiziskā ķermeņa savstarpējo attiecību dabu. Medicīna runā par psihosomātiku.
ķermeņa, psihes un sociālo faktoru savstarpējo miedarbību un to lomu cilvēka psihisko un somātisko, jeb ķermenisko slimību un traucējumu izcelsmē, norisē. Un daļēji sarauta vai pilnībā zaudēta prāta un ķermeņa savstarpējo attiecību miedarbība var iespaidot cilvēka psihi, kurai ir svarīga loma emocionālo un psihosomātisko problēmu psihoģenēzē un radīt dažādas destruktīvas jūtu, domu un rīcības izpausmes. Vinikots, kurus minēju, jau ir teicis, psihosomātiska eksistence ir sasniegums, un lai gan tās pamatā ir iedzimtas izaugsmes tendences, tā nevar kļūt par realitāti bez kādas cilvēciskas būtnes aktīvas līdzdalības. Būtnes, kas apietas ar bērnu labi. Sabrukumam, dezintegrācijai šajā jomā ir tieši sakars ar visiem somātiskajiem veselības traucējumiem, kurus īstenībā izraisa personības struktūras nestabilitāte. Kas tiek grāmatā atspoguļots, grāmatas materiāls, es tikai ieskicēšu dažus teikumus. Kārlis tiek nosaukts par Karlīnu. Kārlim, kad viņš spēlēs ar meitenēm, parasti ļauj būt nekam vairāk kā sunim. Rūta tiek nosaukta par Rihardu. Bērndārza audzinātājs beigās jau arī nezina, kā sauc Rūtu, un nosauc viņu par Rihardu. Albertu nosauc par Anci. Un beigās Alā Rūta meitene saka, ka viņu visu dienu sauc zēna vārdā par Rihardu, un viņa jau gandrīz pie tā ir pieradusi. Kārlis saka, ka viņu sauc par Karlīnu, un vārdi vēl tiek mainīti uz Uno un Duo. Uno un Duo ir nekatrā dzimte, pēc kuras nevar noteikt dzimumu. Un metodiskajā līdzeklī es izdalīju teikumu. Jā, tur ļoti skaisti tur papildināts, ka dzimuma lomas iekūšana, jā, dzimuma loma ir process, un par to es vēlāk runāju, bet atšķirībā no priekšstata, ka bērnam ir dzimums kā konstants un nemainīgs lielums. Par dzimumu runāja profesors Raipuls. Dzimuma identitāte, tā ir savas piederības noteiktam dzimumam apzināšanās. Psiholoģijā identitāte ir viena no cilvēka pamata psiholoģiskajām vajadzībām. Tā ir sevis izjūta. Filozofijā šis jautājums saistās ar katru no mums un mūsu cilvēciskās esības veidolu. Parasti tiek uzdots jautājums, kas es esmu, kur es sākos. Filmā mēs visi redzējām, puisis, kas es esmu. Dzimuma identitāte un personības veidošanās ir savstarpēji saistīti procesi, un pirmie 5 bērnības gadi, bērndārza vecumposms, ir īpaši nozīmīgi dzimuma identitātes apzinātībā. Psiholoģijā tas tiek uzskatīts par personības attīstības pamatu. Clarisa Pinkola Estesa, kas apvieno psihoanalīzi ar etnopsiholoģiju pētījumos, saka, ka dzimuma identitāte un personības dažādas, viņa saka, ka to var dēvēt par sevis identifikāciju vai patību. Tātad patiesais es, personības būtība. Tas ir autentiskums vai mediālā iedaba. Bioloģijā to var saukt par tipisku vai fundamentālu īpašību kopumu. Un psiholoģijā jēdzienu es, identitāte, ieviesa psihoanalītiķis Ēriks Ēriksons. Un ko viņš saka? Identitāte nodrošina to elementu vienotību, balstoties uz kuriem es iepazīstu sevi, atšķiru to, kas nav man līdzīgi, un nosaku, kas es esmu un par ko gribu kļūt. Tā nodrošina stabilu sevis apziņu un sniedz drošību, pieņemot sev būtiskus lēmumus. Un Ēriksons uzskata, ka socializācijas procesā
Svarīgākais ir fokusēties uz striktu personisko ego identitāti. Pēc tam pats indivīds tiks galā ar iekšējām un ārējām grūtībām. Cilvēks apzināsies sevi kā unikālu personību un izvēlēsies tieši sev atbilstošu vietu sabiedrības sociālās stratifikācijas, tāda statusu un lomu sistēmā. Un arī vairāk citi psiholoģi, Maslovs, Rodžers, Olports, Bērns, viņi runā, ka izvēli cilvēks spēj izdarīt tad, ja viņš ir determinējis savu es un spēj to noteikt, identificēt, atpazīt un attiecināt ikvienā savā dzīves brīdī. Cilvēka dzimuma identitāte, sakne, pamats, sākotnējā daļa. Veselīga tālākā personības attīstība balstās uz sākotnējo pamatu. Bērndārza vecuma posma attīstības īpatnības. Bērndārza vecuma bērni. Tas ir īpaši nozīmīgs vecuma posms dzimuma identitātes apzinātībā un nostiprināšanā, kas veicina veselīgas personības attīstību. Bērniem no 1 līdz 6 gadu vecumam ir jāvelta vislielākā uzmanība, jo tas ir vecuma posms, kad attīstās bērna personības galvenās kvalitātes. Viena no tām es koncepcija, indivīda zināšanas par sevi. Es izjūta un apzināšanās. Bērna sevis apzināšanās veidojas pakāpeniski, iesākumā atklājot, ka viņš vairs nav saistīts ar mātes ķermeni. Kur ir viņa paša rokas, kāja, galva, cita ķermeņas daļas, un tad atpazīstot sevi spogulī. Un pasaules izzināšana notiek no sevis uz pasauli. Un 2-3 gadu vecumā bērnu runā parādās jēdziens es. Tad, kad bērns atklāja savu es, viņš sāk teikt, es pats. Un 3-5 gadu vecumā bērns apgūst šo dzimumu lomu, tā nostiprinās. Un šis ir bērndārza vecuma posms. Un kāpēc tik svarīgi bērndārza vecuma posmā, kāpēc tieši tad viņi apzinās? Tāpēc, kad mātes grūtniecības laikā mātei un auglim ir kopīgas robežas, vienota diāde. Pēc dzemdībām kopīgas robežas turpina saglabāties. Un to veido neredzama intuitīva saikne starp māti un bērnu, līdz laikam, kad bērnam izveidojas savas robežas. Māleri saka, tiek izdalīta bioloģiskā un psiholoģiskā piedzimšana. Pirmie 12-18 mēneši ir laiks, kad notiek mātes un bērna pakāpeniska atdalīšanās, separācija, individuācija, kuras laikā bērns un māte attālinās un veidojas robežas, kas abus atdala. Tātad notiek pakāpeniska un secīga virzība no pilnīgas atkarības ar māti caur nosacītu neatkarību un pilnīgu neatkarību. Bērnam ir pietiekami izveidojusies neatkarības izjūta, un viņš sāk teikt, es esmu. Identitāte, tas arī ir sākums otra atzīšanai. Sākums, ja cilvēks, ja bērns, meitene, atpazīst sevi, identificē sevi, viņai var sākties zēnam vai meitenei, sākties mijiedarbība ar otru, ar tu, es un tu. Un psiholoģijā saka, ka bērna attīstība līdz 5-7 gadiem ir personības attīstības nozīmīgākie gadi, jeb likteņgadi. Šī perioda psihiskā attīstība ir pamatā tālākajā nākotnē pārējo attīstības periodu rezultātiem. Un bērna iekšējo procesu norises saskars ar apkārtējās vides sniegto nodrošinājumu. Un te atbildīgi esam mēs visi, katrs ik viens, kas mēs sēžam šeit zālē, mēs sabiedrība, ik viens. Zīdaiņiem un maziem bērniem apkārtējās vides nodrošinājums vai nu sagādā iespēju īstenoties
iekšējiem izaugsmes procesiem vai arī tos kavē. Tas ir Vinikots. Freids Zigmunds saka, viņš, kurš personības attīstības saistīja ar konfrontāciju starp bērna iedzimto dabisko pasauli un pretim stāvošo ārējās pasaules pusi, sabiedrību. Šī ārējā pasaule ietekmē. Viņa var ietekmēt labvēlīgi vai traumēt bērna iekšējo dabisko pasauli un liek izstumt iedzimtās tieksmes un ievirzes zemapziņā. Bērnam var tikt traucēta attīstība, dabiski iekļaujoties savas iekšējās pasaules ciklos, tiek grauta patiesās, īstās būtības apzinātība. Un bērnībā gūtajie ietekmei, pieaugušo cilvēku stāstiem, attieksmei, zināšanām, ko nodod bērniem, ir paliekoša nozīme bērna personības attīstībā. Kāpēc tieši bērnībā? Psiholoģijā viens no skaidrojumiem ir saistīts ar smadzeņu attīstību. Tā kā smadzeņu šūnas bērnībā atrodas nepārtrauktā attīstības procesā, tās ir uzņēmīgākas pret dažādo ietekmi. Saņemtie kairinājumi netiek diferencēti un atlasīti jeb selektēti, kurus paturēt un kurus nē. Visi tiek uzņemti bez atlases. Tāpēc to ietekme uz smadzeņu centriem un uz visu centrālo nervu sistēmu kopumā ir spēcīgāka nekā pēc tam, kad smadzeņu šūnas jau ir attīstījušās. Tas, ko bērns uztver 1-7 gadu vecumā, paliek ierakstīts smadzenēs un zemapziņā uz visu mūžu. Ja mēs pieauguši cilvēki varam mainīties, vīrietis vilkt kleitas, sieviete vilkt uzvalks un kaklasaits tā tālāk, tam nebūs tik graujoša ietekme, kā tas ir šī bērndārs vecuma posmā. Un kāpēc smadzenēs tiek paliekoša informācija? Jo tas ir saistīts ar atmiņu. Atmiņa, smadzeņu īpašība, kas saglabā un reproducē ierosas impulsu pēdas un impulsos kodēto informāciju. Atmiņa, nezūdoša informācija, kas ieprotokolē visu, kas ir noticis. Psihes biogrāfiskais apgabals ir piepildīts ar atmiņām. Viss, ko cilvēks piedzīvo, saglabājas atmiņā. Un atmiņa tiek aplūkota kā veids, kur pagātnes pieredze iezīmē tagadni un nākotnes perspektīvu. Cilvēkam nezūd un nekad nevar zust itin nekas no viņa pieredzes. Un atmiņas, kas aizsniedz līdz bērnības periodam, saskars ar neparasti spēcīgu jūtu pārdzīvojumiem un fiziskajām sajūtām. Bērnam pieaugot, no psihes dziļumiem var uzpeldēt procesu un attēlu. Piemēram, meitenei, ja vēlos būt, es tiešām atvainojos, es tikai kā piemēru šobrīd saku, jo kur sievietes mazāk varbūt strādā, ko mēs redzam. Meitene, viņa vēlās izaugt būt par automehāniķi. Man ir jāpārtop par vīrieti. Zēns vēlas būt bērndārza audzinātājs. Man ir jāpārtop par sievieti. Bet sieviete var strādāt par automehāniķi kā sieviete. Un vīrietis var strādāt bērndārzā par audzinātāju kā vīrietis. Viņam ne par ko, nevienam nav jāpārtop. Ja kāds vēlas draudzēties ar pretējo dzimumu, viņam jāpārtop par pretējo dzimumu. Tā kā es iepriekš minēju, mēs varam ik viens veikt tik vienu nodarbi, tā kā mēs šeit esam vīrieši un sievietes, bērndārzā, zēni un meitenes. Var spēlēties ar lellēm, zēns iet un spēlēs ar lellēm kā zēns, viņam nav jāpārtop par Karolīnu. Un veidojas hauss. Kas ir kas? Atmiņas, kas saistās ar bērnībā piedzīvoto, var arī neuzrādīt konkrētas piedzīvotās situācijas, bet impulsi, kas uzpeld no zemapziņas dzīlēm, par ko runāja Freids, ka tiek zemapziņā tas izstumts, var radīt iekšēju apmulsumu un konfliktu.
Tas var apgrūtināt savstarpējās partneru attiecības un ieņemt dažādas lomas sabiedrībā. Es jau minēju zinātnieku Richardu Gerberu, bet vēlreiz pateikšu, ko viņš saka. Gerbers runā par domas, enerģijas lauku un fiziskā ķermeņa savstarpējo attiecību nozīmi. Un Dāvids Boms, Londonas universitātes fiziķis, kurš bija Einsteina protežē un viens no visatzītākajiem kvantu fiziķiem, saka, ka katra darbība sākas ar iesaistītās sakārtotības nodomu. Iztēle vien jau ir formas radīšana. Tā jau piemīt nodoms un visu to kustību iedīkļi, kādi ir nepieciešami, lai to īstenotu. Un tas ietekmē ķermeni. Tādējādi, kādā no liegākajiem iesaistītās sakārtotības līmeņiem notiek radīšana, tā dodas cauri visiem šiem līmeņiem, līdz sevi manifestē ārējā sakārtotībā. Citiem vienkāršākiem vārdiem sakot, iztēle un realitāte ir nešķiramas lietas, un mums vairs nebūs nekāds pārsteigums, ka attēli prātā arī sevi paši var izteikt kā ķermenī notiekošu realitāti. Fiziskajā ķermenī un domu līmenī radītie pretējo dzimumu vārdi, apģērbi, radītā vide var veidot ritmus un rakstus, domās uztverē par sevi. Tas var manifestēties, tas var pieņemt ārējas realitātes formu. Te runa nav par to, ka meitene vai zēns, kam bērndārzā tiek mācīts šāda veida metodiskie līdzekļi, pieaugot medicīniski mainīs dzimumu. Nē, te runa ir par paliekošu iekšējo izjūtu par sevi. Meitene vai zēns, sieviete vai vīrietis. Veidojas iekšējs konflikts, kas var radīt psiholoģisku un fizioloģisku diskomfortu un veicināt neirotiskus un pat psihotiskus simptomus. Droša sava es izjūta miedarbībā ar sabiedrību. Un par simptomiem mēs redzējām reāli filmā. Beigu beigās, kas es esmu? Kas es esmu? Karlīna vai Kārlis? Rūta vai Rihards? Uno vai Do? Vai kā viņu tur sauc? Kas es esmu? Un par sievišķās un vīrišķās identitātes formēšanās un labvēlīgu attīstību arī ir ļoti būtisks faktors, kas veicina tēva un mātes lomas apzināšanos un to realizāciju dzīvē. Perinatālās psiholoģijas speciālisti ir atzinuši, ka grūtniecība un dzemdības tas ir posms pilnvērtīgi attīstītas sievietes dzīvē. Sievietes zināšanām par savu ķermeni un sociālā pieredze agrā bērnībā un jaunībā veido pamatu psihiskai un fiziskai veselībai, kas veicina mātes instinkta attīstību un spēju pildīt mātes lomu. Tēvs savukārt uzņemas tāda veida atbildību, kas sniedz drošību un emocionālu labizjūtu mātei un bērnam periodā, kad tiek nodrošināts bērna attīstībai un viņa individualitātes izveidei labvēlīgi apstākļi. Iekšēji sakārtoti vecāki ir nozīmīgs faktors bērna ieņemšanā. Tā ir tālējoša organiska saistība ar grūtniecības dabisku, veselīgu norisi. Mātes miesās tiek radīta labvēlīga vide mazuļa veselīgai, psihiskai un fiziskai attīstībai visas dzīves garumā. Dzimums, organisma īpašību kopums, kas nodrošina pēcnācēju radīšanu un specifisku veicamo funkciju kopumu spējai nodrošināt bērna veselīgu attīstību. Bērna radīšanā un audzināšanā sievietei un vīrietim ir atšķirīgas funkcijas, bet uzdevumi un atbildība ir kopīga. Dzimuma identitāte, patības saknes,
bioloģiskā funkcija, hormonālā sistēma, iekšējo un ārējo dzimumorgānu uzbūve, intuitīvā daba. Ja zināšanas par savām saknēm nav pilnvērtīgas, nobriedušas vai pat apmānītas, nav notikusi sevis apzinātība garīgajā jomā, tiek izjaukts patiesais pamats, patiesā būtība. Tiek izjaukts līdzsvars starp ķermenī un psihē noritošo procesu vienlaicīgumu un vienādo nozīmību. Nobeigumā vēlos teikt, ka bērniem mācību process jāveido, noteikti ņemot vērā vecumposma attīstības īpatnības, fizioloģiju, prāta un ķermeņa savstarpējo attiecību dabu. Grāmata ir pretrunā ar bērna veselīgu attīstību. Tiek mācīts modelis, lai pieņemtu otru, ir jāpārtop otru. Tiek maldināta bērna apziņa par patieso patību, patieso es. Jaunā pieredze padziļina pretrunas ar ķermenī esošo realitāti. Ja eksistē neatbilstība starp patieso un maldīgo, bērns potenciāli ir neaizsargāts nemieram, draudiem, dezorganizācijai. Lai saglabātu patības struktūru, sāk darboties aizsardzības, dažāda veida aizsardzības, maskas, uzvedības šabloni, aizspriedumi, meli, kas veicina dažāda veida destruktīvas izpausmes emocijās, domāšanā un uzvedībā. Ārija Karpova ir teikusi: aizsardzība ir organisma uzvedības atbilde uz draudiem, un tās mērķis ir saglabāt patības esošo struktūru. Psiholoģiskā aizsardzība ir patības un pieredzes neatbilstības izpausme un avots. Pieaugušā vecumā var tikt traucēta dzimumdzīve, partnerattiecības, bērnu radīšana un atbildības uzņemšanās par bērnu audzināšanu. Var tikt zaudēta pašapziņa, apziņa par sevi. Meitene apzinās, es esmu meitene, es esmu zēns, pašapziņa. Un tās veidošanās ir saistīta ar es attīstību. Jo augstāks pašcieņas līmenis, jo pozitīvāka ir izturēšanās ne tikai pašam pret sevi, bet arī pret citiem. Es vēlos vēl pie šī pateikt, kad es savā praksē strādājot kā psihoterapeite, esmu saskārusies ar šīm problēmām. Tas, ko es runāju no teorijas, bet es vēlos jums visiem pateikt, tā ir realitāte dzīvē. Es tikai dažus Pinkolas Estesas sacīto par sievietēm. Pinkola Estes, kas apvieno pētījums etnopsiholoģijā un klīniskai un psihoanalīzē. Ko viņa saka? Sievietes cieš no tā, ka nedzīvo saskaņā ar pašas cikliem. Sievietei tiek sagrauta dabiska, pilnvērtīga attīstība. Tiek notrulināti viņas instinkti. Viņa bīstas riskēt vai atklāt savu būtību. Viņa noslēdzas sevī. Viņa neprot būt māte, veidot attiecības ar bērniem. Baidās, kas pareizi, kas nē. Ko līdz sieviete zaudē saskara ar savu patieso patību, viņa nonāk ievainotā, nestabilā stāvoklī. Sievieti varēs izmantot un iespaidot. Ja sievietē tiek liekta tuvošanās galvenajam spēkavotam, viņa zaudē veselīgu dzīvīgumu, savus instinktus un dabiskos dzīves ciklus. Es, tas ir viņas pašas es vai citu es. Pirmatnējā sieviete, tā, kas dzīvo dabisku dzīvi, tā, kas apveltīta ar iedzimtu viengabalainību. Bez tās nespēja dzīvot neviena sieviete. Pirmatnējā sieviete ir visu sieviešu veselība. Sievietes tiek vajātas, lai tik tālu iznīdētu visu instinktīvo, ka no tā nepaliktu ne pēdas nospieduma. Tiek atņemta sievišķība, mātes instinkts. Psiholoģija
kas nespēja uzrunāt iedzimto garīgo būtni, sievišķās dvēseles viducī, pieviļ sievietes un viņu meitas, un viņu meitas nākamajās paudzēs. Pienācīgi jāizvērtē psiholoģiskie un kultūras faktori, kas viņas novājina. Nonākt saskarē ar instinktīvo iedabu nozīmē noteikt savu teritoriju. Droši un lepni iemājot savā ķermenī. Es esmu meitene, es esmu sieviete. Tas nozīmē runāt un darboties savā vārdā, dzīvot saskaņā ar cikliem. Sieviete ir tā, kas viņa ir, un viņa pastāv savā veselumā, savā īstajā būtībā un patiesajos uzdevumos. Un viņa pat saka tādus vārdus. Bez viņas klātbūtnes sieviešu psiholoģija zaudē jebkādu nozīmi. Cilvēka būtība uzplauks dzīvīgā pirmatnējā patībā, autentiskumā un dziļākajā psihē dvēselē. Prāts savienojas ar ķermeni, sasaistās ar instinktiem, un cilvēka harmoniska, viengabalaina iekšējā dzīve saplūst ar dzīvi sabiedrībā. Bērni, tad, kad mēs piedāvāsim šīs grāmatas, nespēs cīnīties par savām tiesībām, jo viņi nesapratīs. Viņi apjautīs vienīgi to, ka tiek ievainoti. Tikai šis ievainojums nenozīmē ne kaula lūzumu, ne arī brūci rokā. Tas nozīmē, ka var tikt sakropļota bērna personība. Tādu ievainojumu var nākties dziedēt gadiem ilgi, ko būtībā esam radījuši mēs, sabiedrība. Nevajadzīgi iejaukdamies lietās, kas ir tik vienkāršas, ka likušās nenozīmīgas. Bērniem skaidri gaiši jānodrošina noteikta izjūta. Es esmu. Tas esmu es. Es eksistēju šeit un tagad. Šis ir pamats, uz kura varu balstīties, iesaistoties citu cilvēku dzīvē. Turklāt neizjust draudus savas patības pastāvēšanai. Vinikots. Psihiski vesels cilvēks, viņš izjūt sevi kā veselumu, kā psihiski atdalītu no pārējās pasaules. Cilvēks nešaubās par savu identitāti un autonomiju. Viņam ir nepārtrauktības, viengabalainības izjūta, patiesīgums un nemākslotība. Viņš izjūt vienotību ar ķermeni. Mana referāta tēma referāts ir dzimuma identitātes nozīme cilvēku un sabiedrības veselības veicināšanā. Redziet, vīriešu un sievietes attiecības, fundamentālās, pirmradītās un ļoti svarīgās, mēs piedzimām šai pasaulē. No šīm attiecībām ir cēlusies mūsu būtība. No šīm attiecībām veidojas sabiedrība un valsts. Mēs ejam pretī esības veselumam. Tā ir atgriešanās pie savas patības, sava es. Cik veselīga būs sieviete savā garā, prātā, ķermenī, viengabalainībā. Cik veselīgs būs vīrietis. Viņi radīs cilvēku, un mēs visi cilvēki dzīvojam sabiedrībai. Kāds būs vīrietis un sieviete veselībā? Tāds būs cilvēks, tāda būs sabiedrība, un tāda būs Latvijas valsts. Paldies par uzmanību!